Man likās, ka šis gads būs viegls. Skolā viss bija normāli, klases biedri forši. Man likās, ka nekas mani nepārsteigs. Es maldījos. Julka nonāca mūsu klasē pēc tam, kad viņas tēvs dabūja darbu mūsu pilsētā. Viņa pārcēlās no otra valsts gala. Mācību gada sākumā, svinīgajā pasākumā viņa izskatījās bāli nobijusies. Es viņu uzmeklēju Facebookā. Viņa žēlojās, ka skumstot pēc vecajiem draugiem un savu puišu. Ar katru dienu viņa kļuva arvien normālāk, izrādījās jauka un interesanta meitene. Likās it kā viņa jau sen būtu viena no mums. Puiši jau no paša sākuma sāka siekloties ap viņu. Man arī viņa patika, bet viņai bija puisis. Dažas nedēļas pēc skolas sākuma es sarīkoju ballīti. Tā bija riktīgi forša. Mēs vienmēr tusējām ar pilnu krūti. Julka izskatījās satriecoši. Es nespēju atraut no viņas acis. Nekas slikts taču nenotiks, ja mēs padējosim. Mēs nodējojām visu nakti. Man šķiet, ka starp mums kaut kas ir, un es nebiju vienīgais, kas tā domāja. Puse ballītes bilžu un komentāri bija veltīti mums. Un mēs tikai izklēdējāmies, un bildēs tas bija redzams. Tas neiepatikās dažiem viņas vecajiem draugiem. Viņi saņēma pāris nejaukus komentārus, un tas čalis viņu pameta. Es jutos vainīgs. Es ar viņu aprunājos un izrādījās, ka starp viņiem jau sen ir strīdi. Viņa izdzēsa viņu bildes un dažus draugus. Viņa bija saskumusi, bet beigās es uzaicināju viņus kino, un tad notika tas. Es neprātīgi iemīlējos. Viņa bija vienīgā, kas mani interesēja. Mēs ik brīdi pavadījām kopā. Ja tas nebija iespējams, mēs čatojām internetā vai sarunājāmies Skype'ā. Decembra sākumā es sasitu savu mobilo telefonu. Man likās, ka sajūkšu prātā es nešķīros no datora, planšeti neizlēdu no rokām. Un tajā brīdī es sapratu, ka mīlu viņu. Tā bija vienreizēja sajūta. Ziemassvētkos kā parasti mana ģimene devās kalniem, sniegs dēles, tas bija superīgi. Tikai Julkas tur nebija, un es ilgojos pēc viņas. Laikam vakaros man bija pārāk daudz brīva laika, jo prātā iešāvās ideja palūgt viņas foto. Tādu drosmīgāku. Iedrošinājumam nosūtīju viņai savu bildi. Tas nestrādāja, un viņa man atsūtīja savu fotogrāfiju. Apakšā viņa parakstīja uz mūžu. Tovakar mēs norunājām līdz vēlai naktī. No rīta mēs devāmies slidot un atgriezāmies tikai vēl vakarā. Es aizmirsu atvienot telefonu no lādētāja. Laiks bija fantastisks, diena bija superīga līdz. Kad atgriezos, es neko nesapratu. Man bija apmēram 30 neatbildētu zvanu un īsziņas no Julkas. Kā tā tur nonāca, kā tu varēji? Viņa pieprasīja paskaidrojumus. Man nebija ne jausmas, par ko ir runa, bet es sapratu, ka tas ir kaut kas nopietns. Un tāda pati neskaidrība valdīja internetā. Cilvēki man rakstīja Facebookā, Skype'ā, ka es esmu to pelnījis, ka mēs esam viens otru vērti, ka Julka ir baigais zaķis, ka mums savs stāsts būtu jāizstāsta sarunu šovā, baigais gāziens pār mūsu galvām. Visbeidzot, kādā no sūtījumiem es atradu vienu no bildēm, kuras iepriekšējā vakarā ar Julku bijām pārsūtījuši. Man likās, ka ielīdīšu zemē no kauna un tie nolāpītie ienākošie īziņu pīkstieni. Es piezvanīju Julkai. Viņa sāka kaut ko muldēt, ka esot sajaukusi, ka viņas bijušais esot viņu piečakrējis, ka viņa nožēlojot. Neviens cilvēks mani vēl nekad nebija tā pievīlis. Vēlāk es piezvanīju draugam, kurš bija sakojis līdzi šai katastrofai internetā, un viņš man visu izstāstīja. Kāds bija publicējis Julkas bildi tīmeklī, un visi to pārsūtīja. Viņa bija pārliecināta, ka es pie tā esmu vainīgs. Nesaprotu, kā viņa varēja tā domāt, pēc visu tā, kas starp mums bijis. Viņa pat nepapulējās aprunāties ar mani, bet vienkārši aiz atriebības ielika manu bildi netā. Tikai aiz mirkli viņa esot to ātri izdzēsusi, bet ar to pietika, lai visi to ieraudzītu un pārsūtītu. Fotogrāfija kā bumerangs atgriezās pie manis, apstrādātā veidā ar jociņiem un naidīgiem komentāriem. Nezinu, cik ilgi biju sēdējis un blēdnis sienā, tad es izdzēju viņu no saviem draugiem,
un izdzēs arī visas bildes, kur bijām redzami kopā, un riebīgos komentārus arī, un cilvēkus, kas bija tos rakstījuši. Man likās, ka viņi ir mani draugi. Man likās, ka varu uzticēties savai meitenei.